Viena no 2 Līvānu patvērtnēm, kur pēc ekspertu atzinuma jāiekārto patvērtne, ir bērnudārza Rūķīši pagrabs. Garā auguma cilvēkiem te uzturoties, mugura nedaudz jāsaliec, bet dzelzbetona sienās ir droši, spriež pašvaldības civilās aizsardzības speciālists un mērs piekrīt. Skaidrs, ka te pēc būtības, ja ir tāds apdraudējums, ieiet var, un uzturēties. Izejas te jau šobrīd ir vairākas, ir arī vieta labierīcībām. Un tomēr Līvānu novada jaunā vadība ir pārliecināta, ka ar finansējumu, ko piedāvā valsts, nepietiek, lai patvērtni savestu kārtībā. Te rēķināts, ka minimālo prasību ieviešanai abās pilsētas patvērtnēs kopumā jāiegulda 250 000 eiro. Vai šī summa, kas ir ļoti apjomīga, kas pašvaldībai pašai jāieliek un visdrīzākais ir aizņēmums, ir tā optimālā, lai mēs nodrošinātu to civilās aizsardzības vislabāko, ko varam sasniegt par to finansējumu. Jo no otras puses mums ir arī, piemēram, centrālais tilts pār Dubnas upi, kuram arī ir nepieciešams remonts. Līvāni sevi dēvē par Latgules vārtiem. Cauri pilsētai pāri minētajam tiltam ved tranzītceļš, uz Daugavpili arī Krāslavu. Pašvaldība iecerējusi nākamgad koncentrēties tilta remontam. Arī Rēzekne atteikusies uzsākt patvērtņu projektus, ja valsts gatava piešķirt pašvaldības prāt par mazu līdzfinansējumu summu. Te piedāvāja ieguldīsim vienā patvērtnē vairākām paredzēto, bet projektu vērtētāji atteikuši. Uztaisīt tādu pusproduktu, tas jau neatbildīs noteikumiem par noteiktā līmeņa patvērtnēm. Vai tad dalīt, šķirot, vai tā arī pateikt, sataisiet kaut ko. Rēzeknes un Līvānu novada atteikumiem iekšlietu ministrija saka pretī, lielākā daļa pašvaldību piekritušas apzināt finansējumu, pat ja summas ir mazas. Kopumā jāsadala nepilnus 11 miljonus eiro, tā ir Eiropas Savienības piešķirtā nauda. Pirmrindnieki finansējuma apzināšanā patvērtņu pielāgošanai ir 7 pašvaldības. Aizkraukles novads, Augšdaugavas novads, Bauskas novads, Jelgavas novads, Krāslavas novads, Rēzeknes novads un Ropažu novads. Mēs redzam, ka pašvaldības, kas to dara, redz iespēju un ir sadzirdējušas to, ka valsts ugunsdzēsības glābšanas dienesta izstrādātās vadlīnijas ir pietiekami fleksiblas. Ministrijā pauž pārliecību, ka, lai gan finansējums ir neliels, patvērtnēs jāsāk ieguldīt. Naudas piešķiršana patvērtnēm vēl nav beigusies. Tām plānots piesaistīt arī tā dēvēto Norvēģu finanšu instrumentu. Tad arī plānots pārskatīt vēlreiz, kurās patvērtnēs ir vērts ieguldīt. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.